Jens de Valka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Čavnieks tautiet, te Jens de Valka, vienīgais Latvijas YouTube idiots un bēm! Šis video būs kā atbildi uz Mr. Mosquito 100 komentu pie mana piekdienas vloga video sakarā ar ko mēs varētu darīt. Būtība ir tāda. Pirmām kārtām, sāksim ar to, viņš savā komentā minēja par Ēģiptes revolūciju un tā tālāk. Ēģiptes revolūcija bija būtībā klasisks kārtējs razvods. Un ja kāds ir pētījis Gene Sharp materiālu, un viņam ir grāmata From Dictatorship to Democracy, tad tās viņa metodas, tur jau būtībā viņš ir pacēlis šo jautājumu. Un es par šito te visu esmu runājis savā draugiem .lv dienas grāmatā, tā kā tas kāpēc, kāpēc es nerunāju savos video par tiem risinājumiem, jo šitas ir domāts kā kaut kas šovveidīgs, lai liktu padomāt. Tālāk tiem jau, kam interesē, viņi var atrast manā dienanē, tautas mēdī lapā un tā tālāk, kaut kādu materiālu jau, kas novirzīs to domu gājienu kaut kādā konkrētā virzienā. Ko es gribu pacelt šajā video, ir tas, ka pirmām kārtām, lai mēs varētu progresēt kā valsts, kā nācija, kā civilizācija kopumā, ir jāsaprot, jāizprot tās lietas. Un kad pietiekoši daudz cilvēku sapratīs, kad būs tā kritiskā masa, Sigurds Graudiņš to terminu izmanto, un es pat nezinu, no kurienes tas termins ir nācis, bet ļoti labs termins. Tad, kad būs tā kritiskā masa, tad arī mēs kaut ko varam panākt. Mums vairs nav nepieciešamas revolūcijas, bet evolūcija. Un evolūcija prātā, pirmām kārtām. Jo tad mēs varam mainīt gan savu attieksmi, gan savu sadarbību, jeb nesadarbošanos ar šo sistēmu. Un metodes, kā to var darīt, jau tagad ir 101. Mums ir jāidentificē problēmas, mums jāidentificē tie mehānismi, ar ko mūs tur apspiestus. Un tas ir ekonomiski, tie nodokļi, visa ekonomiskā sistēma, kas būtībā būvēta tikai un vienīgi uz apisienu. Un prātā, caur mēdījiem, caur politpropagandu, caur fobijām, caur mūsu bailēm un nezināmā. Un tāda sabiedrība visu laiku būs tendēta līst kādam apakšā. Viņa nekad nebūs brīva, jo visu laiku visiem vajadzēs kādu, kurš būs tas vadonis. Un arī es negribu būt vadonis. Ne tuvu, ne. Tie, kas varbūt skatās manus video un kas es negribu, lai viņi saprot to kā kultu par manim. Tas galīgi nav tā domāts, jo es nebūtu neesmu gaišākais prāts, es esmu tālu no tā, es esmu vidusmēra idiots. Bet kas būtu tie veidi, kā mēs varētu atteikties ekonomiski un psiholoģiski sadarboties ar šo sistēmu? Mums vajag saprast, ka šī sistēma gūst savu spēku no mūsu ignorances, no tā, ka mums ir vienalga, no tā, ka mēs domājam, mēs jau neko nevaram izdarīt. Un metodas, kā mēs varam atteikties, sadarboties, ir pirmkārtām veidojot, piemēram, tās pašas spāju sabiedrības. Katrā novadā, ciemā, miestā un tā tālāk cilvēki varētu apiet to ekonomisko monopolu, to ekonomisko totalitārismu, kas ir patreiz veidojot spāju sabiedrības. Par to es esmu jau runājis, vismaz savos blogos, tā kā es ieteiktu tev viennozīmīgi paskatīties manu dienas grāmatu draugiem LV. Tur ir ļoti daudz labas informācijas. Linki būs apakšbiksēs. Un spāju sabiedrība, kāpēc viņa būtu izdevīga? Iedomājieties, tagad cilvēki, tie, kur ražo vai strādā un tā tālāk, viņi apmainās saviem produktiem, viņi maksā nodokļus, viņiem tiek atņemts varu, jeb ar potenciālu, kad, teiksim, viņiem draud, kad ja tu nemaksās nodokļus, tad būs soda sankcijas. Un tas ir būtībā ar pistoli pie deniņiem. Un kā es redzēju, bija viens labs video, kur bija foršs salīdzinājums.
Iedomājieties, ja es un tu, mēs sarunātos un pienāk trešais cilvēks un saka, zini, man ir grūti izvilkt, man lietas sūdīgi iet, un es teiktu, davai, noziedosim tev 10 platus. Un tu teiktu, nē, neziedosim 10 platus. Un es izvilku pistoli un teiktu, nē, mēs ziedosim. Tā ir tā mūsu patreizējā sistēma. Kad tikai tāpēc, ka cilvēki baidās no atbildības, kas notiks, ja viņi zaudēs darbu, kas notiks, ja viņiem, tad, kad viņi būs pensijas vecumā un tā tālāk, tikai tāpēc mēs paši sev ļaujam ņemt no kabatas ārā naudu. Un paju sabiedrības tas būtu lielisks veids, kā to apiet. Kad cilvēki var veidot paju sabiedrības, kad katrs ieliek savu spēku, savu enerģiju, savu produktu un tā tālāk paju sabiedrībā, un tieši tādā pašā apmērā saņem apakaļ kaut ko citu. Tu taisi vistiņas, tu ieliec paju sabiedrībā katru mēnesi kaut kādas vistiņas, nu, ieliec, tas ir tā, es ceru, ka sapratīs cilvēki, bet, un tu pretī saņem pienu, kartupeļus un tā tālāk, kas nozīmē, ka tas ir vistiešākā veida barteris, kas nozīmē, ka nevajag maksāt nodokļus, kas nozīmē, ka šai sistēmai vairāk un vairāk tādas lokālās, teiksim, paju sabiedrības parādītu, ka viņas nevēlas sadarboties vairāk ar šo sistēmu. Tas ir viens. Otrs, enerģētika. Ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Mēs visu laiku esam izmantojuši naftu, cieto kurināmo un tā tālāk, lai iegūtu enerģiju. Un naftas monopols būtībā ir piespiedis visu industriju, visas valstis un civilizāciju kopumā neskatīties citos enerģijas iegūs virzienos. Un ja arī kāds sāk pētīt to potenciālu, tad notiek nelaimes gadījumi un visādāks tāds bullshits. Arī Latvijā un daudzās vietās ir cilvēki, kas pārtais mašīnas, kas iet uz ūdeņradi un meklē alternatīvas kurināmā veidus un alternatīvu enerģiju. Un materiāli par to ļoti daudz. Manā dienas grāmatā jūs varat, kāpēc es rādu tur, manā dienas grāmatā draugiem LV jūs varat redzēt ļoti daudz materiālu par to. Tās atcelšanās sākās individuāli katrā pašā. Mums vairāk nevajag vadoņus. Tieši tas ir tas iemesls, ka mēs kā bara dzīvnieki esam visu laiku tendējušies skriet kādam līdz. Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs esam tur, kur esam. Par ekonomisko es pateicu, par enerģētisko es pateicu, ekonomiskiem vēl es varu piebilst ļoti lielisks veids, kā mēs varam atteikties izmantot šīs kleptokrātiskās koruptās sistēmas valūtu, ir bitcoin. Bitcoin, sudrabs, zelts, paju sabiedrības, kā es teicu. Tās ir visas metodas, kas neprasa neko lieku, neko pārāku. Tas viss katra individuālā līmenī izdarāms. Un tas viss, ko es gribu pateikt, es gribu, lai mani video iedvesmo kādu padomāt par tām tēmām, paskatīties kaut kādā virzienā. Un jo vairāk cilvēku būs, kas dara, jo vairāk cilvēku būs, kas par to sāks domāt, jo vairāk radīsies atbildes, jo ne jau viens cilvēks izmainīs pasauli. Katrs cilvēks, padomājot, pieliekot prātu pie tā, atradīs kādu risinājumu, un tad tie labākie risinājumi izsijāsies laika gaitā. Es te varētu ieiet daudz dikti un dziļi, bet es domāju, savos nākošajos vlogos par šīm tēmām parunāšu padziļināti. Arī tautas mediju lapā es noteikti uzrakstīšu kaut ko vairāk par šīm tēmām, bet galvenokārt risinājumi ir jau tagad. Tikai tā problēma ir tā, ka kritiskā masa nav kursā par to. Viņi neizprot. Cilvēki, teiksim, skatās uz mūsu valdību un daudz man saka, tu jau runā par lietām, kuras visi zina. Visi zina sekas. Visi zina, ka jā, mūsu valdība ir kleptokrāti, mūsu valdība ir mūsu pārmetus pār pimpu un pārdevus Latviju. Bet tās ir tikai sekas. Kāpēc tas ir noticis un kāds ir tam mērķis? To zina tikai tie, kas būtībā iedziļinās tajā. Un tieši tādus cilvēkus mums vajag vairāk. Tieši tas ir iemesls, kāpēc es daru to, ko es daru. Teiksim, tikai pārbraucot virspusēji pāri. Es esmu runājis gan par Gene Sharp materiālu. Tas ir atrodams manā dienas grāmatā. Es esmu runājis par alternatīvo enerģiju, kur arī daudz man apstrīdējuši. Nevar tā būt, kad enerģiju var iegūt ne no kā. Tesla to parādīja, bet, labi. Un
ir ļoti, teiksim, viss materiāls, kas man draugiem LV dienas grāmatā ir atrodams, visam es esmu izgājis cauri un vēl vairāk. Tur es esmu ielicis to, kas man ir uzrunājis, bet tās metodas, kuras mēs varam izmantot, ir 101, bet tikai rētais izdomā paskatīties. Un, ja es sāku runāt savos video pa metodēm, tad vairākumā no jums tas liktos garlaicīgi. Šitas ir kā šovs, tāpēc ir Tautas mediju projekts, tāpēc ir Tautas mediju weblap, tāpēc ir man dienas grāmata, kur var jau tiem, kuriem interesē, kuri neskatās šito tikai šova dēļ, bet tiešām tie, kuri ir atmodušies, tie var atrast to informāciju. Rēti, kurš no jums pacenšās. Lai gan jums ir bijusi pieeja tai informācijai visur, bet viss tikai brēc redzi, tu savos video runā tikai par problēmām. Kur tad ir tie risinājumi? Tie risinājumi ir. Cik daudz tu esi pacenties paskatīties viņus, cik daudz tu esi pamēģinājis viņus atrast. Tas ir tas jautājums. Un visi grib, lai visi nolikts uz paplāts priekšā. Savādi. Un tas pats arī pie šitā te paša video es gribu pacelt tēmu, ko veselais saprāts savā otrajā video atbildē pacēla, kad redzi, tev vajag izrādīt cieņu pret policistiem. Jārā, kad tad tu varētu vairāk panākt, tu esi pašlapnis cūka. Man žēl, ka tu tā domā, man žēl, ka tu to tā redzi. Viss, ko es cenšos parādīt, ir alternatīva domāšana. Ka domā tā kā bars, tas nav normāli. Pie tās policistēmas, ko es gribu noslēgt, man jau ir apriebies, man tas kaitiem. Bet, ja viņi pienāktu tajā situācijā un tiešām izrādītu cieņu, no manas puses būtu cieņa, bet ja viņi pienāk un man sāk vilkties rokas, kādu cieņu sagaida. Un tieši tāpat ir visiem heitu komentāriem, kuriem es arī tieši tādā pašā manierē, kā viņi atbildi, jo ja tu gribētu sagaidīt cieņu no manis, tad tu izrādītu cieņu. Tieši tāpat tas strādā da jebkurā veidā. Bet tas ir novirzoties no tēmas, un tas ir tā. Bet, es strādāju pie e-grāmatas, kuru es piedāvāšu jebkuram, kurš vēlēsies to informāciju palasīt. Tur es arī to visu pacelšu sīkāk. Un tur arī būs, par to visu runāt. Tur būs gan par problēmām, gan par metodēm, kā to visu risināt. Ēskā bija jautājums par ekonomisko krīzi. Un te es gribu pacelt to tēmu, to jautājumu par Kondratjeva cikliem. Kondratjevs, Krievu ekonomists, savulaik piefiksēja, kad ekonomiskie cikli notiek ik pa 50 gadiem. Notiek zemākais punkts. Un tas palīdz civilizācijai kopumā atrast tos risinājumus. Un dotajā brīdī mēs esam gandrīz tajā zemākajā punktā. Vēl nē. Mums nav tik traki, kā būs. Manas prognozes tas ir kaut kāds 17, 18, 19 gads. To 3 gadu amplitūdā mēs tiešām redzēsim trakas lietas notiekam, un tad tikai sāks lietas virzīties uz labāku pusi. Un varbūt tas ir nepieciešams, lai izrautu jūs no tā sabiedrības iezombētā. Ko tad mēs varam darīt? Mēs jau neko nevaram panākt. Es esmu runājis gan par demoralizāciju un visiem tiem posmiem, kāpēc mēs esam tādi. Gan par to, kā mēs katrs pats varam izmainīt to sabiedrību. Ir ļoti daudz organizācijas, kas kaut ko nodarbojas, un šis, ko es daru, arī ir tieši tāpat. Es nodarbojos būtībā ar žurnālistiku. Es tikai cenšos pievērst tām visām lietām uzmanību, par ko masu mēdī nerunā, jo masu mēdī ir visi apmaksāti. Man par to neviens nemaksā. Jūs nevarat iedomāties, kāds tas ir laika ietilpīgs un darba ietilpīgs process. Visiem tas liekas vienkārši. Visi domā tikai redzi, viens čalis grib slavu. Man nahuj tāda slava nav vajadzīga. Tas es esmu tagad sevi pa visu Latviju kā idiotu pasniedz. Tas, bļaļ, pizdzēts nahuj, ko es gribēju. Taču nē, es esmu ļoti bieži domājis vispār šitam atmest no roku un domāt, pisties jūs paši kropļi, ja jūs nevarat saprast, ko es gribu panākt. Bet es tikai daru būtībā to, tiem dažiem, kuriem tas rūp. Man nav vajadzīgs taisnoties kādam vai skaidrot kādam,
kāpēc es daru un tā tālāk. Un to jūs nesaprotat. Jums tas liekas, bļaļ, pizdzets, cik viegli. Jums tas liekas, bļaļ, jebal. Lai dabūtu to informāciju ārā, lai es varētu pacelt pa to pašu video, kas aizgāja uz urā, tas pa ministriem pārāk zemo algu, lai es to varētu dabūt sabiedrības prātos, lai sabiedrība padomātu, ka jā, var būt. Tas nav tā, kā tam vajadzētu būt. Tas ir darbietilpīgs process, tas ir būtībā mārketings. Es nodarbojos ar to, pa ko citi cilvēki saņem piti. Es par to piti nesaņemu, un es pat neprasu. Protams, jums ir iespēja visiem, kuri grib atbalstīt to. Cik no jums ir tādi, kas grib atbalstīt to? Visi grib sagaidīt rezultātu, neko no sevis fucking neieliekot. Un kādu rezultātu jūs gribat sagaidīt? Protams, ir projekti, kuri tiek plānot, ir lietas, kas tiek darītas un tā tālāk. Un man ir prieks, ka Tautas mediju projekts, kuram 7. janvārī apritēja tikai gads, kopš man tā ideja radās šeit, līdz tam, kad Tautas mediju projekts jau un Jānis un Ingus nodarbojas ļoti jauku lietu, jo ārā ielās un intervietu skolās un tā tālāk, lai piespiestu zombēto tautu padomāt. Un tagad jau Tautas mediju projekts ir nonācis kabelī. Tas ir ļoti glaimojoši, ļoti patīkami, ka tas tā ir. Bet visā visumā tās metodas jau jums ir pieejamas tagad. Tas ir tieši tas pats, kā to, ko es tagad daru. Biedrība antiglobalisti, jeb Gustavu Celmiņu centrs. Abas divas biedrības sūdzās, kad savulaik Andris teica, redz, mums ir maz biedri, jārā, tur uz protestiem aiziet maz cilvēku un tā tālāk. Un tajā brīdī es padomāju, bļāns, sociālajie mēdī, tas ir tas, kur viss sēž, tas kāpēc nevar dabūt vairāk, bet pa 100 cilvēkiem pie Saeimas protestā. Un es domāju, labi, tad bliezīsim tur, kur viņi arī sēž. Tā es izdomāju vispār šo visu tā nopietnāk pieķerties. Antiglobālisti varēja darīt, kāds no antiglobālistiem varēja darīt kaut ko tādu, kāds no Gustavu Celmiņu centrs varēja darīt kaut ko tādu, bet šis ir neatlaidīgs darbs. Neviens nav uzņēmies kaut ko tādu. Šitas ir mārketings būtībā, jo es cenšos iegūt skatījums, lai cilvēki redz tās idejas, lai cilvēki redz to domu gājienu, lai viņi vai nu piekrīt vai nepiekrīt, tas man pat nav būtiski. Lai viņi padomā, jo izslēdzot šo video, tu aizies un padomās, bļāns, jā, Bitcoin, varbūt kaut kas, varbūt ir vērts ieskatīties. Ja no jums visiem, kas noskatīsies šo video, vismaz viens, kurš nezināja, kas ir Bitcoin, iemetīs tajā aci, un saprīs, tam varētu būt potenciāls. Ja vismaz viens, kurš nezina, kā pārtaisīt jebkuru benzīnu mašīnu vai jebkuru mašīnu, kas ir patreizējā lietošanā ar ļoti mazām izmaksām, lai viņi iet uz ūdeņradi, ja kāds paskatīsies. Super. Ja kāds no jums paskatīsies, kas ir paju sabiedrības, super. Vēl es gribētu minēt, tiem, kuriem ir zeme, papētat, kas ir Earthship, zemes kuģis. Es esmu arī par to līdzis linkus, un tikai retais ir parūpējies pat nospiest sirsniņu draugos. Man patīk, tādā veidā iesakot tālāk. Retais no jums pārsvarā visiem interesē kaķīšu video, muļķības, visādāks bullshits. Un tas, ko es cenšos panākt, ir izlausties caur tiem kaķīšu video skatītāju klapēm, lai viņš paskatās nedaudz tālāk, lai viņš pakāp soli apkārt un pasās bļāviens. Tas nav tikai mūsu valdības problēma, tā nav tikai kaut kāda reģiona problēma, tā ir visas pasaules, visas civilizācijas problēma kopumā. Mēs esam banķieru vadīti. 90% naudas pieder 10% cilvēkiem. Ko vēl jūs gribat? Jūs domājat, kaut kādi tādi protesti uz ielām kaut ko panāks? 101 reizi viņi ir bijuši un nekas nav panākts. Mēs esam atgriezušies turpat, kur mēs esam. Notiek revolūcija, pārmet valdības un atkal cilvēki grib būt bara dzīvnieks. Protams, ja tu esi tik trulls bara dzīvnieks, ka tu lūdzies, lai tevi kontrolē, ka tu lūdzies, lai kāds uzņemās atbildību par tevi pašu. Ko mēs varam gribēt? Kādas metodas būs, kuras tev palīdzēs izrauties no tā? Tas var sākties tikai šeit, un tas ir tas, ko es cenšos panākt. Visām šitām problēmām pirmā un galvenā atbilde ir prātā. Tad, kad cilvēki gribēs, patiešām gribēs būt brīvi, nevis teiks, ka viņi grib būt brīvi, tad mēs varam jau kaut ko mainīt.
Tāpēc man vienmēr ir radusies doma, vairākas domas. Nu, šitajā varbūt video es varu padalīties. Varbūt kāds izdomās sadarbību vai veidu, kā palīdzēt šīm idejām aiziet tālāk. Pirmkārt, viena no idejām, kā mēs varētu saliedēt sabiedrību, kā mēs varētu pārstāt to, kad mēs viens ar otru kasamies un kad ar mums manipulē ar Krievu jautājumu un tā tālāk. Visi politiķi katru reizi, kā ir vēlēšanas. Viens no projektiem, ko es gribētu šovasar sākt, tad, ka būs siltāks laiks, kad cilvēki var vairāk jauka laika pavadīt ārā pie dabas, ir elementāra lieta kā pagalmu festu. Un ideja ir sekojuši, ja kāds var piesviest kādas idejas, ja kāds var piesviest, teiksim, ja kāds var kaut kādā veidā palīdzēt, lūdzu, rakstat man uz draugiem, rakstat privāti, YouTube un tā tālāk, rakstat uz e-mailu, jens@inbox.lv un tā tālāk. Bet doma tāda, mēs esam tā atsevišķinājušies, daudzstāvinēs. Cilvēki dzīvo vienā mazā kastē, tik daudz cilvēku kopā, bet mēs pat nesaveicinamies. Un, lai to mainītu, man kaut kādu laiku atpakaļ radās ideja par pagalmu tusiem. Kad būtu kādi pāris aktīvi cilvēki, katrā pagalmā viens vai divi vismaz tādi ir. Izmest skrējlapus pa paskastēm, parunāt ar kaut kādiem cilvēkiem, ar kaut kādiem pensionāriem, tādā, kas runā tur ar vairākiem un tā tālāk. Un norganizēt pagalmu tusus. Jūsu daudzstāvenē tik daudz cilvēku, un viens otru tā tolkam nepazīst. Kāpēc ne? Kāpēc viens nevarētu iznest savu mūzikas centru, viens iznes galdus, taburetes un tā tālāk, katrs atnāk ar groziņiem, pakomunicē, sadraudzējās. Tas pirmām kārtām jūsu pašu privātajā līmenī varētu nest kaut kādu labumu, jo jūs gūtu jaunus kontaktus, jo varbūt jums ir kāda ideja, kur jums ir nepieciešams kāds cilvēks, kurš var palīdzēt, un varbūt tas izveidos to tā, bet tas palīdzētu ļoti sabiedrībai savstarpēji saliedēties. Otrs jautājums, ko es taisos pacelt, ir, un te varbūt, ja ir kāds zemnieks vidzemē, kuram ir kāds zemes gabals, kuru viņš varētu iedot lietošanā man un pāris trakiem aktīvistiem. Es gribu pacelt ideju par Earthship. Tas ir zemes kuģis, tas ir māja, kas ir pilnīgi neatkarīga ne no kā, ne elektrība, ne kas tur pārējais, teiksim, ne ūdens un tā tālāk. Kaut ko tādu izveidot. Un otrs ir, es gribētu radināt jauniešus pilsētā, kur ir aizgājuši ļoti tālu no zemes, pie audzēšanas, pie dārzeņu un tā tālāk audzēšanas, pie zemes. Lai cilvēki atgriežas, lai jaunieši atgriežas pie zemes. Kā jau teicu, nepieciešama evolūcija. Mums ir nepieciešama evolūcija prātā. Mums ir jāsaprot, jāspēj nodefinēt, kas ir brīvība. Jo savādāk, ja jūs īsti nezināt, kas ir brīvība, bet gribat kaut ko mainīt, mainīšanas pēc, pie kā mēs nonāksim. Ja jūs neizprotat mūsu manipulēšanas metodus un rausties pēc brīvības, vai tas baras atkal nebūs ļoti viegli manipulējams. Vai nebūs tā, ka atkal kāds politiķis iznāks kā es esmu jūsu Jēzus un glābējs un visi laizīs viņam dirsu? Padomājiet par to. Es gribēju sīkāk iebraukt šajās visās tēmās, bet tas ir nenormāli laikietilpīgs process. Priekš šodienas es to tik sīk un smalki nevarēšu iztaisīt, bet katrā ziņā par šīm visām tēmām, kā moskito, tas, kā viņi tur veselēs saprāts, jūs man izkristalizējāt varbūt manas darbības virzienu, kur man vajadzētu fokusēties arī vairāk. Es savos video nebiju pacēlis par to jautājumu, jo, es skatos tā, šī kanāla publika pārsvarā ir tie, kas skatās šito izklaides pēc, ne jau, kad kādam tā informācija vajadzīga. Tā man vismaz liekas. Jā, draugos man ļoti daudz cilvēku raksta par šīm tēmām. Un man ļoti, ļoti liels prieks par jebkuru, kurš ir iedvesmojies no manas darbības. Jo, kā es saku, šitas nav viegli. Jūs redzat tikai to no tās puses. Un es nenosodies, es negribu sūdzēties vai žēloties. Nebūtu nē, es esmu to izvēlējies, es to neatlaidīgi daru. Un es esmu izveidojis caur šo kanālu, caur Tautas mēdīju projektu publiku, kas ir gatava klausīties. Tā kā vajag tikai vairāk tāds cilvēks, kas ir gatavi parādīt savu leņu.
No manis jūs dzirdat manu skatu punktu, kā es to redzu. Tas nebūtu nenozīmē, ka man ir taisnība, tas nebūtu nenozīmē, ka es zinu visu labāk, tas nebūtu nenozīmē, ka es esmu ģēnijs, lai gan es esmu savā ziņā kaut kur ģēnijs. Bet man ļoti, ļoti tracināja tas, kad es savu laiku ar Andri runāju. Es teicu, Andri, un tas bija pagājušā gada sākumā, tas bija viss tas eiro jautājums un tā tālāk. Un es teicu, Andri, vajag mēdīs, vajag to vairāk runāt un tā tālāk. Jā, mūs jau mēdī neņem. Es visu saprotu. Un tad es viņam teicu, davai, bet izmanto sociālos mēdījus, tur, kur viņi ir visvairāk. Cilvēki jau tik sēž un jārā un neko nedara un tā tālāk. Jā, es saprotu, bet esi tas, kurš parāda. Un jā, viņam arī ir pilnas rokas ar darbiem un ar lietām, ko viņš dara. Bet tieši tāpēc es aicinu cilvēkus no antiglobālistiem, cilvēks no Gustava Celmiņa centra. Un Šiškiņbļē, es tev gribu iebāzt šito te acīs, bet tu novērsies no manīm pa brīvības pieminekli, ja? Nosunīji mani, tā kā pēdējais lohs, ka mani jājūtās vainīgam par to, ka es tikai gribēju pacelt sabiedrībā tu domāšanu, par to, kā ar mums manipulēt šis uz Krievu jautājumu. Tu to nesaprat, tu esi debils, bet huis ņim, tas ir mans viedoklis. Bet, neskatoties uz visu to, es esmu daudziem cilvēkiem pateicis, reku, jā, tās biedrības, lūdzu, pievienojieties. Nesakojiet tu pa man kā aitas. Tie ir tie cilvēki, kuri it kā saka, ka viņi dara, lūdzu. Noziedojiet organizācijām, noziedojiet aktīvistiem, palīdziet, it sevišķi tie, kas ir ārzemēs. Tā ir arī, tas ir viens no pirmajiem un svarīgajiem momentiem, kas ir jāpanāk. Jūs gaidat risinājums, jūs gaidat, kā mēs varam te kaut ko mainīt. Bet, kā jūs teicu, jūs no sevis neesat gatavi ielikt tajā visā procesā. Nešitik. Paldies tiem, kas ir, jo ir pāris tādi cilvēki. Bet no visiem tiem, kas skatās, uz vienas rokas pirkstiem saskaitām cilvēki, kas ir gatavi palīdzēt, kas tiešām grib kaut ko mainīt. Pārējiem. Jūs darat, es pagaidīšu, un es pievienošos tad, kad vajadzēs. Tad antiglobālisti, Gustava Celmiņa centrs, kāpēc jūs vai jūsu biedri, kāpēc jūs nevarat sākt kaut ko šitādu? Kāpēc jūs nevarat ar savu materiālu nākt? Tautas mediji, es jums, tur jau, teiksim, veidojās publika. Es jums iedošu reku skatuvi, uz kuras runāt. Uztaisiet video, es iepastošu. Es ar to jau esmu, teiksim, apķēries. Es jums dabūšu to publiku, kas būs zināt kāra, kas noskatīsies to. Kas padomās, un pēc tā pievienosies kaut kādi cilvēki no tiem visiem. Kāpēc jūs to neesat vēl joprojām neviens tā normāli piesēdies un sācis darīt? Es draugos. Nē, protams, jūs arī, jūs postojat, liekat tur links un tā tālāk. Tas ir tiem, kas grib zināt un tie, kas zina, jā, ļoti labs informācijas iegūs avots. Bet daudzi ir pa slinki, ņemat vērā, sabiedrība ir tā degradēta, ka daudzi ir pa slinku lasīt visu to bullshit, skatīties tās noķers. Uztaisat kaut kādu Gustava Celmiņa centrs kanālu vai antiglobālistu kanālu, kur regulāri jūs liekat materiālu, kur regulāri jūs domājat arī par to, kā kultivēt to interesantu grupu. No tā jūs tikai iegūs. Kas man tas ir jums jāsaka? Cilvēks, bez augstākās izglītības. Cilvēks, kas ir vidusmēra idiots. Ja jūs esat tik gudri, jūs paši neesat par to dadomājušies. Bet labi, tas ir tā, tas ir vairāk, šitas vairāk ir kā rants, šitas nebija vairāk tāds detalizēts video, kā es to pirms tam biju plānojis, kad es viņu ierakstīju, sāku montēt un tas viss, vienkārši nolaidās rokas, bet labi, huis ņim. Bet vienmēr, tur, kur vienas durvis aizverās, atverās citas. Vienmēr ir iespēja, vienmēr ir veidi, un arī tagad ir. Es tikai no galvas virspuses saku, nosaucu Bitcoin, pājas sabiedrības, ūdeņradis un citas alternatīvās tehnikas, metodas, sudrabs, zelts, 101 3D printeri, kas arī ir veids, kā mēs varam sevi padarīt brīvāku, jo tad, kad tev saplīsīs kāds slēdzīts, tev nevajag iet uz veikalu, maksāt lielai korporācijai, kur ir maksājis ķīniešiem kapeiks, lai uztaisītu kaut kāds slēdzīti, jeb iPhone, vāciņu un tā tālāk. Tu paņem mājās, uzdizaino pats un izprintē plasmas. Super!
tas nepadarītu brīvus. Šitās visas metodas mūs nepadarītu brīvus. Vai sistēma pēc tā, ja kaut kāds bariņš, kaut vai tikai 10% no visiem iedzīvotājiem sāktu to darīt, un tas jau aizietu kā mēnesis, jo tad, kad citi cilvēki redzētu, pļāviens, viņš reku pats sev ir izprintējis iPhone case, reku, viņš dabū produktu lētāk no kaut kādas paļu sabiedrības, reku, viņš pērk un pārdod lietas internetā ar Bitcoin palīdzību. Tad tas aiziet kā mēnesis, tad vairāk un vairāk cilvēku pievienoties. Un tad, ja tas neparādītu šitai kleptokrātu sistēmai, kad čaļi, we got a problem. Mūsu meliem vairāk, mūsu bullshitam neviens netic. Un kad atkal kārtējo reizi, ka viņi palaistu krievofobiju kaut kādu, Lindermans, tas, kad neviens nepavalkās, jo mēs būtu gudrāki par to, tad mēs varētu kaut ko mainīt. Un neejot pat ārā protestos. Kas ir protests? Tas ir gaļa. Tas ir gaļa, aiziet gaļa. Stāv tur, salst, paklaigā. Un pēc tam aiziet mājās, turpina maksāt nodokļus, turpina strādāt, turpina visu to. Un kas no tādām metodēm mainās? Jūs gribat dzirdēt kaut ko tādu radikālu, ka es tur teikšu, jā, ņemam akmeņus, laižam uz Saimu. Ja kaut kas tāds būtu jādara, tad vienīgais veids, kā ar protestiem mēs varētu kaut ko panākt, ir aiziet līdz Saimai, izvilkt visus tos piderus ārā simts, nostādīt viņus pie Saimas sienas, vai nošaut viņus visus vienā brīdī, vai pa vienam katru dienu uztaisot to kā šovu pa nacionālo televīziju 2008, lai visi redz, ka tas ir tā kā notiks ar krimināļiem Latvijā. Ja nekas nemainīsies, tad jā, savādāk. Par ko mēs runājam? Kāda revolūcija? Ja mēs vēl neesam izgājuši pilnīgai evolūcijai prātā cauri, ja mēs esam pērtiķa mašīnas atslēgām, atliek tikai kādam veikalam, patirināt kaut ko spīdīgu, milzīgi atlaid, un visi pavelkās. Kādus risinājumus jūs gribat? Ko man jums pateikt? Ko jūs sagaidat, ka es teikšu? Jā, data sabiedrība tagad ir gatava, iesim, ņemsim dakšas, brauksim ar traktoriem uz to te, uztaisīsim otro Baltijas ceļu un tā tālāk. Un kas mainīsies? Mēs no Padomju Savienības izbeigām ārā. 91. gadā stāvēja mūsu vecāki un vecvecāki barikādēs. Mēs ieguvām brīvu Latviju. Pašā tajā sākuma momentā jau Sorosa savu brāņģu, Elerte, kas Latvijā Soros pārstāvē, jau visus sačakarēja pašā sākumā. Vēlēšanu likums un vispārējais. Un tāpēc te pa antiglobālistiem un to viņu, viņi redz risinājumu, antiglobālisti redz risinājumu kā, mēs tagad iesim politikā. Ir, kas atbalsta to ideju, ir, kas saprot, tām nebūs nekāds jēgas. Tad antiglobālisti cer, ka caur sapuvušo šito sistēmu, un nevis, redzēsim, varbūt es nepareizi pasaku, tā nav sapuvusi sistēma, šī sistēma ir speciāli pūdēta, Dora Blue sieras, viņš jau speciāli ir pūdēts, ja? Tieši tāpat ir šito sistēmu, viņi ir speciāli tādi veidot. Un tad antiglobālisti no šitās kroplās sistēmas, kas ir kroplis, iedomājieties, ģimenē, ja speciāli vecāki pīpētu, dzērtu grūtniecības laikā māti, lai piedzimtu kroplis. Tu to kropli ar vienu roku īsāk, vienu garāk, vienu kā īsāk, vienu garāk, tu nevarētu viņu pa veselu cilvēku gribēdams izdarīt. Un tieši tāpat būs ar antiglobālistu visiem mēģinājumiem šitiem te cauri politiku. Nevari tu kropli iztaisīt pa veselu cilvēku, lai neapvainojas cilvēku. Tas ir tā, lai jūs saprastu. Es runāju ar asiem vārdiem, skarbiem terminiem, tā, lai jūs saprast, savādāk jūs pieraduši pie kaķīšu pūkainiem video, jūs vienkārši šķirat tālāk. Un tāpēc ir tā mana lamāšanās, tāpēc ir tā mani emocionalitāte uz šitām 5, 10, 20 vai pusstundu, jo savādāk jums tas nerūp. Un tad antiglobālisti redz to risinājumu, kā jā, mēs iesim šajā kroplajā sistēmā un kroplim pieaudzēsim kāju. Loģiski? Man neliekas tas visai loģiski. Ja viņi grib, man nekāda problēma nav. Es iedošu pat jums, es saku publiku. Paņemam, Andri, satiekamies, uztaisīsim interviju, izstāst visu, kas tev sakāms. Es paņemšu, palaidīšu to tautiņās. Cilvēki redzēs, būs kāds, kas noticēs, ka tā ideja potenciāls, viņi pievienosies jums, nekāda problēma. Man neskauž, ticat man. Man jebkura Latvijas biedrība, jebkurš aktīvists, kaut vai es nepiekrītu viņu metodēm vai viedoklim un tā tālāk, bet es gribu palīdzēt. Es gribu būt risinājums, nevis problēma. Un tas pats, es vēlreiz
atgriezīšos pie Šiškina, jo man tas ritīgi aizvainoja. Kad Šiškins, naciks, kas ir naciks, jā? Ot reāli naciks. Un man viņa metodas dažas neapmierināja. Es nepiekrītu viņām, bet es tā vai tā cienīju to, ka viņš cenšas darīt. Es sapratu, ka, lai mēs salauztu šo Bābeles torni, nebūs produktīvi, ja mēs visi stāvēsim vienā pusē un katrs ar naglu kasīsim. Ka būtu izdevīgāk, ja katrs mēģina atrast savu instrumentu, kā šo sistēmu salauzt. Un tad, kad katrs stāvēs savu instrumentu, viens kasīs ar naglu, viens dolbīs ar perfektu, viens ar amulīti citīs, tad procesa gaitā mēs redzēsim, kas strādā labāk, un tad pie veiksmīgas idejas varēs pārējie pievienoties. Bet jūs visi mani ēdāt, tad, kad es pacēlu brīvības pieminiekļu nojaukšanas tēmu, kas nebija nekas vairāk kā sarkasms. Jo šitā sabiedrība ir tik bieži un tik daudz šokēta ar visu kaut kādu bullshitu, kad ar parastu informāciju vairāk viņus pārsteigt nevar. Un tāpēc bija jāizmanto kāda metode kā tā. Pēc kuras man ļoti daudz ir rakstīt, oi, nu ko tu tēlo baigo ķipa patriotu, kad tu gribi nojaukt brīvības pieminiekļu. Un bļāviens, man ļoti žēl, ka mums ir tik daudz idiotu. Ļoti daudz mani nosodīja, man darbā maiņas vadītājs, kā mani norēja, šausmas. Bet viņš pat to tās iniciatīvas tekstu es varu derēt nav izlasījis. Jo, ja viņš būtu izlasījis, viņš nebūtu tāds idiots, kurš man nāktu un teiktu, kāds es esmu tas sliktais. Tā kā tas kaut kā tā es esmu baigi ievilcies šo video un es zinu, ka tikai retais būs pietiekami pacietīgs, lai noskatītos šito te visu līdz galām. Tāda mēs esam tā sabiedrība. Visu vajag ātri, pa pikso, pie nākošās lietas. Un tāpēc arī ir tā. Sagandētas ģimenes, neizglītoti cilvēki. Un es domāju, ne jau izglītības ziņā, ne jau izglītība tev dod gudrību. Izglītība tev māca atkārtot. Atkārto! 2 + 2 ir 5. 2 + 2 - 5. Super! Šeit tev diploms! Malāc! Tu esi iemācījies atkārtot. Ne jau tu esi iemācījies izzināt. Ne jau tu esi iemācījies racionāli domāt. Ne jau tu esi iemācījies filozofēt. Un tāda ir mūsu tā šodienas sabiedrība. Žēl, ka tā ir. Ko var darīt? Tāpēc arī es skaitos tas vienīgais Latvijas YouTube idiots, un tāpēc jūs skaities visi tie ģēniji. Man nav nekāda pretenzija pret to. Es daru, ko es daru. Es ļoti pateicos tiem, kas novērtē, ko es daru. Turpiniet sekot, parakstaties uz manu kanālu, īkšķojiet vai nu uz augšu, vai nu uz leju. Padodat tālāk šos video. Tas ir veids, kā jūs varat palīdzēt. Pirmkārt, padodat tālāk. Pārpostojiet to visu. Tas ir mazākais, ko jūs varat darīt. Sākat domāt, filozofēt, izsakat savas domas, izveidojiet savu video, uztaisiet atbildes video šim video vai kādam citam manam video, iepostojiet linku apakšā. Un ja man sanāks laika, ja es varēšu, es noteikti atbildēšu. Tā kā, jā, paliekat forši, te bija Jens Devalka. Man būtu grūti paskaidrot tev savu būtību, un ja tu nesaproti, re, ko esmu sūtījis, no cits planētas, lai celt tevi augšā, preparētu prāts, lai tu būtu tas, kurš klausās, nogriež ausis un iedod tev rokā, jo galva tev tik priekš cepurēm ir domāt, un ja tā padomā, tas, protams, mani nomāc, jo tu neesi atklājis, kam tā īsti domāt.